Tātad šodienas tēmā, ko mēs izrunāsim? Mēs izrunāsim jautājumu, kas tad īsti ir pētniecības un attīstības izmaksas, kāpēc mums ir svarīgi tās identificēt. Tātad pārunāsim vēlreiz šo jautājumu, lai mēs saprastu pēc būtības, kas tas ir. Tad noteikti ļoti aktuāls jautājums ir, kā šādas izmaksas un vispār kāda veida izmaksas mums ir klasificējams un iekļaujams šajās kategorijās, ja? Un kā šādas izmaksas uzrādīt gan grāmatvedības uzskaitē un finanšu pārskatā. Kāpēc svarīgi? Finansiālo resursu, ja? Un beigās, vai mēs vispār sasniegsim to mērķi, ko mēs bijām sākumā domājuši, ka mēs, piemēram, varētu radīt kaut ko jaunu, unikālu, uz kā bāzes mēs pēc tam nodrošināt savu saimniecisko darbību. Kad tai ir iespējams jauno nemateriālo ieguldījumu objektu izmantot, sabiedrības pašu vajadzībām vai pārdot. Tas ir ļoti svarīgs kriterijs. Nevis, ka mēs vienkārši kaut ko izdomājam un tagad radīsim, bet principā pašiem mums to nevajag, jo mums ir vispār cits saimnieciskās darbības veids. Un īstenībā mums nav arī vīzija, kurš to mūsu jauno produktu varētu, piemēram, iegādāties vai gribētu pat iegādāties, ja? Kam tas būtu saistoši. Ja, piemēram, ir situācija, ka mēs līdzfinansējumu esam saņēmuši ātrāk, mēs turam bilances postenī nākamo periodu ieņēmumus un mēs neko nenorakstām. Tas arī ir jāatcerās, ja? Tātad, ja mēs naudiņu jau līdzfinansējumu esam saņēmuši, bet attīstīt šis jaunais objekts netiek amortizēts vēl, tātad mēs turam arī bilancē līdz mirklim, kad viņš sāks amortizēt. Ļoti arī labi, manuprāt, parādīts, nav nekur normatīvā aktē pateikts, kā tieši informācija ir atklājama, ja? Nav nekur pateikts. Galvenais, lai šī informācija tiktu atklāta tā, lai tas lietotājs viņu saprastu, lai viņa būtu tā kā nepārprotama un galvenais, lai viņa nemaldinātu.